Šitie manā skatījumā ir viena no sakarīgākajiem uz konvejeru liktajiem kvalsveču vadiem, kas vispār nāk automašīnām. Tas ir Opelim. Šie konkrēti, es domāju, jau ir kaut kādi 20 pāri gadi viņiem. Bet viņi joprojām ir viss elastīgi, mīksti, nekas nav salausts. Un tāpēc, ka viņiem nāk, pirmkārt, tas pats vats nāk kaut kāda silikona izolācija. Viņam vēl termo izturīgā tā te termotrubiņa pāri vēl pa tām vadam. Viņš ir noizolēts smuki, viss šitās te pīpītes ir baigi smuki, forši. Fantastika salīdzinot kādu nabaga nāk D5 motoriem, tiem volķiem, tur viss sadrūp rokās. Ap parastu plasmasas izolāciju vadi. Tas šitas ir vienkārši bomba, es teikšu. Daudziem ražotājiem būtu ko pamācīties. Sākot ar Volkswagenam, tie tesmeņi nāk, tur, kas drūp kopā pēc 11 gadiem. Nu labi, tie te vismaz maksā tur salīdzinoši maz. Tam nāca vēl vecajiem 5-cilindru Audi motoriem, kas nāca volķos iekšā. Viņam tur tāds tesmenis nāca, tāds gumijots. Tas tur, man liekas, kaut kāda 80 vai 90 dolāru vai eiro maksāja, neatceros. Nu, tikai oriģinālā izpildījumā kosmosa summu. Es arī šitāds esmu līdzis kaut kādiem autiņiem kā remontu, nu, ka oriģinālās sadrupuši, tad ņem no Opel, jo tas te stiprinājums un tā te daļa, viņa nav specifiska katram automobīlim. Viņa lielākoties tā stiprināšana ir vienāda visiem. Bet, nu, šīs ir tiešām super. Lai vai kā, man dažas lietas Opeļos nepatīk, bet nu, šitas ir vienkārši ideāli.